Rimijas stāsts saistībā ar energoefektivitāti patiesībā jau ir ļoti sens. Tas bija 2008. gads, kad mēs ļoti aktīvi sākām pie šī strādāt dažādos virzienos. Viens, kas noteikti ir arī pircējiem pamanāmākais, tik senus laikus varbūt vēl neatcerās, bet daudzi plaukti, kur ir produkti, kuriem prasa īpašu temperatūras režīmu, nevienmēr bija ar durvīm. Tas nozīmē, ka tad mēs sākām ieviest durvis, lai šī augstuma aprite būtu efektīvāka un augstums neaiziet, kā saka, tur, kur viņam nevajag. Paralēli, protams, sākās darbs pie apgaismojuma nomaiņas. Mēs zinām, parādījās LED lampas, daudz un dažādi citi risinājumi. Šobrīd tas jau ir, piemēram, dažādas automātiskās gaismas darbinieku telpās vai noliktavas telpās, kas automātiski reaģē, arī taupot šo elektrību. Ņemot vērā, ka mēs darījām ļoti daudz un dažādas lietas no šī 2008. gada, lai arī ir skaidrs, ka Rimija veikali ir palikuši vairāk. Mūsu platība ir palielinājusies par apmēram 40%, tai pašā laikā izmaksu ziņā mēs patēriņu elektrībai esam pat samazinājuši par 6%, kas nozīmē, mēs fiziski palikām daudz lielāki, taču šobrīd mums šis patēriņš jau ir pat 6% mazāks nekā bija 2008. gadā. Darbinieku ikdiena patiesībā tas nav ļoti daudz mainījis. Tā ir fiziskā veikala vide, ko mēs redzam un varbūt pat savā ziņā nejūtam. Tas pats minētais apgaismojums. Ja agrāk tās bija vienas lampas, šobrīd tās jau ir energoefektīvās LED lampas. Gan veikala vidē, ko redz pircējs, gan arī, piemēram, darbinieku telpās. Tas, kas noteikti ir fiziski pamanāmākais, ir tieši šīs pašas augstuma vitrīnes vai lielās saldētavas, kurām visām šobrīd ir durvis, kas nozīmē, ka, piemēram, produktu uzpilde prasa vienkārši atvērt durvis un uzpildīt produkciju. Tā laikam ir fiziski lielākā izmaiņa, ko arī darbinieki ir pieredzējuši kopš tā laika, kad Rimija sāka ļoti aktīvi strādāt pie energoefektivitātes. No darbinieku puses, jā, šis process ir bijis diezgan organisks, un mēs kā uzņēmums vienmēr esam ļoti aktīvi stāstījuši arī mūsu darbiniekiem, ne tikai sabiedrībai, ka to ir vērtīgi darīt un rūpēties par energoefektivitāti ne tikai veikalā, bet, protams, arī savās mājās domāt par kādu lampiņu tu lieto vai to tejkanu, ko tu uzliec vienai tejas krūzītei, vai tiešām ir vērts piepildīt pilnu ar ūdeni. Tavai tejas krūzītei pietiek tieši ar to daudzumu, kas ir tev vajadzīgs. Tas ir tas pats, ko mēs darām arī mūsu darbiniekiem. Mēs veicam arī dažāda veida iekšējos pasākumus, izglītojam, stāstam. Mums uzņēmumā, piemēram, ir atsevišķa amata pozīcija energoefektivitātes vadītājs. Šis ir tas cilvēks, kas tiešām ļoti aktīvi strādā un tur rūpi par visiem aprēķiniem, skatās mērījumus, kā mēs katru gadu attīstamies, kāda ir, piemēram, šī telpu platība, kā vēl mēs varam atrast iespējas, kā ietaupīt, jo kāpēc jebkurš uzņēmums, ne tikai Rimija to dara, tas, protams, ir rūpes par vidi, lai mēs visi dzīvotu zaļākā planētā, bet tas nav tikai šis risinājums. Protams, tas nozīmē arī finansiālu ieguldījumu, kas nozīmē, ja mēs strādājam kā uzņēmums pie energoefektivitātes, tas arī uzņēmumam ir izdevīgāk un pie reizes arī labāk videi. Tas, kas līdz šim Rimija pieredzē ir bijis noteikti viens no lielākajiem soļiem, ir, piemēram, šis saules parks uz mūsu noliktavas ēkas jumta, ko mēs atvērām pērn. Tas ir, kur mēs ieguldējām 1,6 miljonus, bet tas jau dod mums ļoti lielu energoefektivitātes ietaupījumu. Un arī atverot, piemēram, vai rekonstruējot mūsu esošos Rimija veikalus, mēs domājam, kā šo veikalu padarīt maksimāli energoefektivitāti. Tās ir tās pašas augstuma sistēmas. Mēs neizmantosim freonu, kas, mēs zinām, nav dabai draudzīgs. Mēs pārējām uz citām glikolu sistēmām, lai tiešām sasniegtu šo energoefektivitāti. Tajā pašā laikā ir objekti, kur mēs, piemēram, varam izmantot siltumsūkņus. Mūsu ķekavas Rimija, ko mēs atvērām pērn, ir lielisks piemērs. Mēs saņēmām arī balvu no Klimata un enerģētikas ministrijas par to, ka šis ir tiešām ļoti labs projekts, energoefektīvs projekts, ko ir vērts atzīmēt Latvijas līmenī, kur šis objekts tiešām strādā tik energoefektīvi, ka tam būtu jābūt par piemēru. Tā kā ir ļoti daudz un dažādi risinājumi, ko mēs strādājam, tāpēc arī, ja runājam, piemēram, par nākotnes izaicinājumiem, tad ir skaidrs, ka mēs kā Rimija jau tik daudz esam izdarījuši un ietaupīt vēl tur, kur jau tu esi tik ļoti strādājis pie energoefektivitātes, nevienmēr ir vienkārši, bet tieši tāpēc mēs pie tā strādājam. Ļoti daudz jau ir izdarīts apgaismojuma ziņā, gan arī šajos pašos augstuma sistēmu skapjos, energoefektīvās
apgaismojumā freons, lai mums nebūtu, bet būtu pāriet uz glikolu. Ļoti, ļoti daudz un dažādas lietas. Tas pats arī birojā atgādināt un stāstīt mūsu darbiniekiem, ko nozīmē energoefektīva ikdiena tavā darbā. Gan tā pati apgaismojuma izslēgšana vai automātiskie ūdens krāni. Ļoti daudz un dažādas mazas praktiskas lietas, ko mēs arī stāstam saviem darbiniekiem. Tāpēc atrast vēl veidu, kā ietaupīt, tas ir izaicinājums, bet noteikti līdz ar dažādām jaunām tehnoloģijām tā ir iespēja, kur arī attīstīties vēl tālāk.